žēlastība un miers, lai jums ir no Dieva mūsu Tēva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus, ka tagad šajā svētdienā ieklausamies evaņģēlija vārdos, ko uzrakstījis svētais Lūka 10. nodaļā. Pie saviem mācekļiem sevišķi griezdamies, Jēzus sacīja: Svētīgas ir tās acis, kas to redz, ko jūs redzat. Jo es jums saku, daudz praviešu un ķēniņu ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat, un nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un nav dzirdējuši. Tad redzi, kāds likuma zinātājs piecēlās un sāka viņu pārbaudīt. Skolotāji, kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Un viņš tam sacīja: kā ir bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Tas atbildēja: mīli kungu savu Dievu no visas savas sirds, un no visas savas dvēseles, un ar visu savu spēku, un ar visu savu prātu, un savu tuvāko kā sevi pašu. Viņš tam sacīja: tu pareizi esi atbildējis, dari to, un tu dzīvosi. Bet viņš, gribēdams attaisnoties, Jēzum jautāja: kurš tad ir mans tuvākais? Tad Jēzus atbildēja, stāstīdams līdzību. Kāds vīrs bija ceļā no Jeruzalemes uz Jēriku, un viņš krita laupītāju rokās. Tie viņu aplaupīja un sasita un atstāja pusmirušu guļam un aizgāja. Gadījās arī kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu, un viņu ieraudzīja, bet pagāja garām. Tāpat arī kāds levīts tajā vietā atnācis, viņu ieraudzīja, pagāja garām. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams nonāca pie viņa, un viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Pienācis klāt, viņš pārsēja viņa brūces, uzliedams eļļu un vīnu, un uzcēlis viņu uz savu lopu, aizveda to uz viesnīcu un aprūpēja. Otrā rītā, izvilcis 2 denārijus, viņš iedeva tos viesnīcniekam un sacīja: aprūpē viņu, un ja tu vairāk iztērēsi, atnācis es tev atdošu. Jēzus jautāja: kurš no šiem 3 tev šķiet tuvākais, bijis tam, kas krita laupītāju rokās? Viņš sacīja: tas, kas parādīja viņam žēlsirdību. Un Jēzus viņam sacīja: ej un dari arī tu tāpat. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Kungs Dievs, mēs lūdzam, svētī mūs šo tavu vārdu patiesībā. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Ko man būs darīt, lai iegūtu mūžīgo dzīvību? Šis vārds skan dažkārt dažādās nozīmēs. Kādam citam tas var nozīmēt, ar ko es palikšu atmiņā, kad es būšu aizgājis. Un to mūžīgās dzīvības cerību un vērtību, tās garīgās vērtības, ko es nesu savā sirdī, redzēs tie cilvēki, kas paliks aiz manis. To es redzēju, kad pavadīju kādā novadā īpaši iemīļot skolotāju. Viņa savu dzīvību atdevusi, audzināja cilvēkus, jaunos cilvēkus, lai tie atrastu dzīvē savu ceļu. Jā, viņa bija īpaša. Es ticu, ka debesīs un mūžībā viņai ir liela alga par šo atsacīšanos, uzupurēšanos un gatavību veidot Dieva godam cilvēku likteņus. Savā ziņā šīs skolotājas stāsts ir stāsts par mūžīgu mieru pie Dieva un arī mūžīgu piemiņu pie tiem, kam viņa bija līdzās. Kāds cits cilvēks varbūt mūžīgo dzīvību saredz citās lietās. Viņš paliks atmiņā pasaulē ar skandāliem, ar dažādu veidu robežu pārkāpšanu, uzdrīkstēšanos, laust, piedodiet, visāda veida vērtības, un mūžība var izrādīties šim cilvēkam citāda. Lepnībā par savu uzdrīkstēšanos cilvēks var sagaidīt elli sev un tuvākiem. Katrā ziņā šī diena aicina mūs domāt, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību, pa kuru ceļu iešu es? Un atbilde šeit ir pavisam vienkārša un praktiska. Tā ir atkarīga, protams, no tavas mīlestības uz Dievu
un tās mīlestības, ko no Dieva tu saņem, bet tas ir atkarīgs arī no tā, kā tu dzīvo šo mīlestību attiecībās ar tuvāko. Kurš tad ir tas mans tuvākais? Dažreiz pats tuvākais nav tur grāvī vai uz ielas meklējams, bet tā pati ģimene, ar kuru sākas debesu valstība. Kā tu to mīlestību dzīvo tur? Ar tiem, kuriem tu esi ikdienā, kuri tev iepriecina visdziļāk, varbūt arī sāpina visvairāk un ievaino. Ir kāds stāsts, kur 3 sievas devās uz avotu ūdeni smelt. Viena sacīja, ka viņas dēls ir pats labākais, jo viņš ir skaists. Skaists kā eņģelis. Viņš prot tik skaisti dejot. Un kad viņš uzsmaida, ir sajūta, ka saule ienākusi istabā. Bet otra māte, lepojusies ar savu dēlu, sacīja, ka viņas dēls ir pats labākais, jo viņš prot tā runāt. Un kad viņš atver muti, tas iepriecina, un kad viņš dzied, ir sajūta, ka dziedātu Lakstīgalu. Bet trešā māte saka, bet mans dēls ir tik mīļš, viņš vienmēr palīdz. Tā nu pasmēluši savus traukus, viņas devās mājup, un retur pie pilsētas vārtiem steidzas pretī 3 puiši savas mammas sagaidīt. Pirmais tiešām skaists un iznesīgs, otrs dzied kā Lakstīgala, bet trešais vienkārši pienāk pie mammas, samīļo un paņem viņas nesamo, un visi dodas mājās. Tur vārtos sēdēja kāds no vecajiem vīriem. Viņas apstājās pie šī vīra, lai viņš izšķir viņu strīdu. Kurš tad no šiem 3 ir tas labākais? Vecais vīrs atbildēja, es šeit redzēju tikai vienu dēlu. Kā jūs domājat, par kuru šis vecais vīrs tur vārtos runāja? Kurš būtu tas labākais? 1., 2. vai 3.? 3. Jā, šī līdzība, šis stāsts runā par žēlsirdīgo dēlu, kurš varbūt nav tik iznesīgs ļaužu acīs, bet viņš mīl savu mammu. Tas tuvākais ir viņam, viņa mamma, un viņš tai vienmēr ir lielisks atbalsts. Un tomēr nenorakstīsim arī tos pirmos 2. Arī viņiem noteikti ir sava vieta un dāvana tai pašā Dieva valstībā. Katram ir savs talants, un katrs no šiem bērniem noteikti ir arī mīlestības vērts. Katrs mīlestību varbūt izpauž savādāk. Viens prot visus iepriecināt ar deju, otrs ar dziesmu, 3. ar palīdzību. Šis vīrs pamanīja tikai vienu. To, kurš mīl ar darbiem, to, kurš ir līdzīgs žēlsirdīgam samarietim, kurš apstājas pie mātes un tai palīdz. Un droši vien māte nebūtu vienīgā, pie kā viņš gribētu apstāties. Kā žēlsirdīgais samarietis viņš labprāt apstātos arī pie katra pakritušā, kam palīdzība vajadzīga. Šī diena mums arī uzdod šo jautājumu, kā es mīlu Dievu un savu tuvāko. Kā es mīlu Dievu un vai tiešām no visas sirds, no visas spēka un prāta, un tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība ir dzīves jēga, manuprāt. Mīlestība vispār ir tas, kāpēc mēs esam pasaulē. Tāpēc, ka vecāki viens otru mīl, mēs esam. Tāpēc, ka Dievs ir mīlestība, viņš ir radījis šo pasauli, un mēs esam, es ticu, radīti mīlestībā un mīlestībai. Un lai kā pasaule šo jēdzienu ir izvazājusi un dažkārt degradējusi, mēs esam aicināti augt tajā, uz ko Dievs mūs pamudina, uz tīru, svētīgu, nesautīgu mīlestību. Un nenoliedzami arī šīs mammas savus dēlus ļoti mīl, un katrs no dēliem varbūt ar kaut ko ieies vēsturē, rakstītā vai nerakstītā. Taču mūžība izšķirs, kādas ir bijušas viņu sirdis. Vai tajās bija tiešām tāda mīlestība, kas dod Dievam godu. Jo dažkārt mīlestība ir godkārīga, egoistiska, mīliet mani. Mīlestība uz Dievu arī draudzē var izpausties dažādi, un dažkārt cilvēki draudzē sastrīdās,
ka vajadzētu darīt tā, kā man šķiet, bet tas otrs, ir garām. Bet Dieva mīlestību var izpaust ar visdažādākām izpausmēm, mīlot ar savu dāvanu no visa spēka, prāta un dvēseles. Mēs tiešām draudzēs atradīsim cilvēkus, kuriem pats svarīgākais ir īsts, perfekts dievkalpojums, liturģija. Un ja tur kaut kas noiet greizi, viņam ir sajūta, ka dievkalpojums nebija svētīgs. Jā, tur ir tās skaistās dziesmas, un tur ir tā svētā kārtība, kas stiprina, iepriecina un ļauj izdzīvot debesu valstības kārtību dievkalpojumu vidū, kur Jēzus ir apsolījies būt klātesošs. Tas daudziem ir tik svarīgi. Bet kādam citam tas varbūt neliekas tik svarīgi. Galvenais, lai te viss notiktu pa īstam un no sirds, un tiktu atklāta kāda aktuāla, varbūt pat sāpīga, kā rūgtas zāles, vai svētīga un salda, kā barojošs medus, bet patiesība, kas iedvesmo, kāda dzīves aktualitāte, kas tiktu uzrunāta, vienalga, vai tas būtu par tuvējo karu kaimiņos vai Latvijas nebūšanām, bet lai tiktu dotas atbildes manai dzīvei. Tas ir daudz svarīgāk par skaistu liturģiju. Kādam citam daudz svarīgāk par lielajām patiesībām un liturģisko skaistumu ir satikt draugus, sadraudzība. Vai šeit draudzē es atrodu draugus, un ļoti bieži cilvēki saka, es atnācu uz draudzi meklējot Dievu, bet pazaudēju vietu draudzē, jo šeit neatrodu cilvēkus, ar kuriem būt kopā. Es tāds vientuļš, kā atnācu, tā aizgāju, un viss. Jā, mācekļus, kā raksti saka, pazīst pēc mīlestības, vai tā ir jūsu starpā. Kāda ir šī brāļu, māsu mīlestība draudzē? Taču kādam citam pavisu svarīgāk ir atrast draudzē kādu garīgu atbalstu un autoritāti. Kādu, kam es varu tā no sirds uzticēties. Lai man būtu šeit tas mans labais mācītājs vai garīgais tēvs, ar kuru var dzīvi veidot un balstīt. Kādam citam pats svarīgākais ir piedzīvot pašu Dievu. Un tam cilvēkam šķiet, ka baznīcas jumts ir pārāk zems, lai te Dievu ietilpinātu. Tāpēc varbūt tieši šī mistiskā Dieva klātbūtne tiek izdzīvot liturģijā, sakramentos, cilvēkos, bet biežāk varbūt vienatnē sēžot šeit klusumā, pašam esot apcerē ar viņu. Mēs atradīsim visbeidzot arī tādus ticīgos, par kuriem šodien Jēzus runā līdzībā par žēlsirdīgo samarieti, ka ticība un mīlestība ir ļoti praktiska. Un tas viss ir tukšs vārgulis, visa liturģija, dziedāšana un svētbīga sēdēšana baznīcas solā, ja tu neesi gatavs iziet ārā un tiešām palīdzēt kādam, kam ir nepieciešamība, pabarot, pacelt nabago un sasisto. Ja pēc visas sadraudzības un skaistām dziesmām mēs neielējam nabagam zupu, tad tā ir tāda paštīksmināšanās savā svētajā glītumā. Tas viss paliek uz sevi un savējiem vērsts, bet tā galvenā misija ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Mīliet ikvienu, arī pat savu ienaidnieku, vēl aizvien netiek piepildīts tajā mīlestībā, kā Kristus to ir mīlējis. Un lūk, visas šīs 6 pozīcijas uzskaitot, mēs arī sastrīdētos kā tādas mammas. Kurš dēls taču ir labākais? Katram ir sava izpausme, sava vieta un dāvana. Katram ir savs aicinājums. Jēzus šodien mīlestībā uzsver žēlsirdību. Aicinājumu no visas sirds būt savā vietā un netiesāt citus, bet atrast, ja tā var teikt, draudzē dāvanu pilnību un kalpot, ja tā var teikt, tādā komandā. Viens otru saprotot, pieņemot un atbalstot un palīdzot otram atrast savu vietu, kur tad ir tā mana vieta un dāvana. Ar šo stāstu par žēlsirdīgo samarieti Jēzus ilustrē tādu vienu ļoti būtisku mīlestības izpausmi – mīlēt kādu cilvēku nelaimē. Kāds cilvēks, kas bija ceļā, dzīves sasists. Ceļā no Jeruzalemes uz Jēriku, tas ir ceļš no 700 metru augstuma, nāves jūras virzienā, kas krīt lejā līdz pat zem okeāna līmeņa. Tie, kas zina ģeogrāfiju, tas ir
tiešām vienmēr ceļš lejā. Ja kāds ir no jums bijis, varbūt Izrēlā, tas tiešām arī šodien turistiem redzams, kā tūlīt izbraucot no Jeruzālēmas apkārtnes, iestājas vientuļa, kalnaina, tuksnešaina vieta. Vienam iespējams ceļot tiešām, tur ir bīstami. Šis cilvēks dodas no 700 metru augstuma uz 150 metru zem okeāna līmeņa, uz Jēriku, Nāves jūras piekrastē. Un šis ceļš uz turieni ir kāds iemesls. Varbūt tas ir burtisks, tur ir kādi cilvēki, tur ir kādi darījumi, bet varbūt tas ir arī simboliski. Es dzīvē no saviem plusiem, pagriezis muguru svētvietai, dodos uz leju, mana dzīve iet uz leju, ja tā var teikt, iet prom no gaismas, no augšas. Un es nonāku tur ar saviem nodomiem un mērķiem, tajā reālā dzīvē, kura mani sasit un aplaupa. Tāda ir pasaule, tāda ir cilvēce. Arī mēs ievainoti un mirstīgi. Un tās visas ir grēka sekas, kas nāk pasaulē pēc zaudētās paradīzes. Mēs varam teikt, pats vainīgs, vai vide ir vainīga, kurā esmu audzis, bet Dievs mūs tur neatstāja. Viņš izmanto cilvēkus, kas iet garām, kas mums var palīdzēt, un viņš ir devies pasaulē, lai mūs glābtu no tiem mūsu mīnusiem, no tās mūsu dzīves ielejas un bedres, un draudze ir daļa no šīs kalpošanas, kur ir aicināta šos cilvēkus pacelt. Pat ja es tikko biju dievkalpojumā, ja tā var teikt, savā Jeruzālēmē, pat ja es tikko iedvesmots, priecīgs gāju mājās, tas nenozīmē, ka pasaule ir mainījusies. Izejot pasaulē, mums kāds bruņojums ir jāuzvelk, jābūt gataviem pastāvēt un aizstāvēties. Jā, pēc jauka pasākuma zaudējam modrību. Ikdienā, kur es palieku viens, esmu neaizsargāts. Varbūt atkāpjos un atkrītu. Un pat ja laupītāji ir vainīgi, tā ir vide, kurā es dzīvoju, kurā es nedrīkstu palikt viens, kā raksti saka, jau paradīzē nav labi cilvēkam būt vienam. Kristīga dzīve ir aicināts cilvēks doties nevis pa vienam, bet kopā. Kopā ar tiem, kas tev ir līdzās, tā ir drošāk, tā ir svētīgāk. Tā varam izbēgt no daudzām nelaimēm. Bet droši vien šajā līdzībā par žēlsirdīgo samarieti ļoti kritiski šķiet vērtēt šo priesteri un levīti, kas ir baznīcas kalpotāji, bet paiet garām šim sasistajam. Jā, mēs varam sacīt, lūk, draudze iecikloti pati sevī, ir tik ļoti pašapmierināta ar savu dievkalpošanu, ka paiet garām cilvēkam, kurš tāpat acu priekšā sasists. Bet tajos brīžos ir jāredz, ka arī priesterim un levītam var būt savi iemesli un attaisnojumi. Viņš nedrīkst aizskart mirušo, jo tas viņam garantē nešķīstību, kas atturēs viņu no kalpošanas. Savukārt, varbūt šis gulošais ir viltība un lamatas. Es pats atceros, kā jauns mācītājs devos ceļā uz vienu lauku draudzi un tiešām redzēju riteni guļam pie ceļa malā un cilvēku grāvī. Es apstājos, vai viss ir kārtībā. Mēs izsaucām ātro palīdzību, bet šis cilvēks vienkārši bija piedzēries. Viņa tur piecēla, viņš palūdza aizvest viņu līdz mājām, un kad es konstatēju, ka tās mājas, uz kurieni viņš lūdza man viņu aizvest, bija vietējā, piedodiet, dzertuve, točka saucamā, kur vēl varētu nopirkt atkal kārtējo devu, tajā brīdī es kļuvu bēdīgs un dusmīgs. Es palīdzu kādam, kurš patiesībā nav gatavs tādu īstu palīdzību saņemt. Mēs viņu aizvedām uz īstām mājām un tur arī atstājām. Bet tajā brīdī es redzēju, ka cik grūti ir palīdzēt tā, lai tiešām ir palīdzēts tā, lai cilvēks tiešām no tā grāva ir izvilkts. Viņam, pat ja tajā brīdī mēs izvilkām no varbūt zināmas bīstamības dzīvē, viņam vēl ir tāls ceļš ejams ārā no grāvja, no visām savām atkarībām. Priesteris un levīts kādā brīdī var iet garām arī tādēļ, ka tā nav viņa dāvana un kalpošana, ka ir cilvēki, kuri sociālā darbā kalpojot, ir tik tālu izdeguši par citiem domājot, ka viņiem ir brīdis, kad jāparūpējas par sevi. Tā saucamais tikpat daudz laika, cik es veltu tam slimajam, man ir jāveltī laiks arī sev. Jo paiet malā,
Es varbūt šajā brīdī dodu iespēju kalpošanā iesaistīties samarietim. Paiet garām, es varu piezvanīt ātrai palīdzībai, kura var palīdzēt, kuras uzdevums ir to darīt. Nevienmēr mums ir jāglāb visi un visa pasaule. Mums var būt savi pozitīvie iemesli šajā brīdī neapstāties, bet varbūt parūpēties tā, lai šis cilvēks netiktu aizmirsts. Un šai gadījumā tas ir samarietis, kurš parūpējās, kurš samaksāja, ielēja vīnu un eļļu, uzlika uz lopu un aizgādāja viņu drošībā. Un šis samarietis Bībelē nav tikai vienkārši simboliski kāda sveštautiešu personība, bet bieži Bībele pati Jēzu sauc par samarieti. Šīs saites, ar kurām viņš apsien, ir kristība drēbes, kā saka baznīcas tēvi. Mēs kristībā tiekam pārsieti, ietērpti Kristu un viņa taisnīgumā un pacelti no grēka, vēlna un elles savā dzīves ceļmalā. To dara kungs Jēzus mīlestībā. Tā eļļa un tas vīns, kas tiek ieliets mūsu brūcēs, ir sakramenti, vīns un vakarēdienas. Šīs Kristus asinis par mums atdotas, mūs dziedina un atgūst mūžīgai dzīvībai. Un tālūk ir kvalitatīva atšķirības starp vecās derības priesteru kalpošanu un tas, ko dara Kristus. Kamēr priesteris un levīts patiesībā ar savu kalpošanu paies garām, nespēja palīdzēt un pacelt, jo bauslība uzrāda tikai grēku un problēmu, un visa vecās derības kalpošana ir tikai zīme tam, kas notiek debesīs. Tikmēr Kristus, kas visu piepilda, tas ir tas īstais ārsts un dziedinājums. Arī mums, lai mēs iegūtu mūžīgo dzīvību, vajag samarieti, vajag Jēzu. Un ja atkal jautājam, ko darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību, man vajag satikt samarieti, saņemt šo mīlestību un atsaukties mīlēt citus, kā Jēzus mani mīlējis. Man vajag šīs jaunās drēbes, man vajag šo eļļu, man vajag šo vīnu, šo lopiņu, kas mani aizved mājās. Man vajag šo viesnīcnieku, kas par mani parūpējas. Man vajag šīs Dieva rūpes par mani, lai iemantotu mūžīgo dzīvību un izglābtu dvēseli. Un ja gribam varbūt redzēt, kas ir tas lopiņš, kas mani nes, varbūt tas ir tas pats Dieva jērs, par ko dziedam pie dievgalda. Dieva jērs, kas nes visas pasaules grēkus, un tas ir Kristus. Viņš par mums miris, lai uzņemtos vainu uz sevi, viņa brūcēs mēs esam dziedināti, un viņa rokās mēs esam mājās. Un baznīca ir tā vieta, kā tāda slimnīca, kā viesnīca, kurā ienāk cilvēki, kas šīs dzīves laikā atrod patvērumu, un tai ir sava alga, ko Kristus atkal nākdams atdos no tā, ko esam tērējuši. Tas, ko Dievs apsola un ko viņš dara, viņš dodas glābt un sūta glābēju un aicina mūs arī draudzi piedalīties pasaules glābšanas misijā. Kā samarietis to darīja, kā Kristus to darīja, tā draudze turpina to darīt savā ikdienā un kalpošanā. Ja tu tagad paskaties uz šo aicinājumu mīlēt Dievu un savu tuvāko un uz šo līdzību par žēlsirdīgo samarieti, kur esi tu savā situācijā. Varbūt tu jūties šodien kā tas sasistējs. Varbūt tu šodien jūties kā tāds, kas iet garām cilvēkiem. Bet varbūt tu jūties šodien kā samarietis, kurš apstājas, kurš ir gatavs pacelt un palīdzēt. Varbūt tu jūties kā tas, kurš ir tajā viesnīcā, kurš vienkārši dara tur to savu darbu, un visi ienākošie, tā sakot, grēcinieku slimnieci, draudzē, tur tiek uzņemti. Un tu esi šī viesmīlība šajā draudzē, kurā atrast patvērumu kādam, kurš to meklē, kādam, kurš tiek atvests. Ko tev vajag no Dieva mīlestības? Uz ko Dieva mīlestība aicina tevi? Dievs, lai palīdz tev atbildēt tavā draudzē, tavā darbā, tavā ģimenē, tavās mājās. Āmen.
Un apliecināsim mēs ticību pēc apostoļu ticības apliecības vārdiem, visi kopā līdzi sacīdami. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Dieva miers, augstāks kā cilvēku prāts un saprašana, lai pasargā un svētī jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu mūžīgai dzīvībai. Āmen.